Akciju sabiedrības Latvijas kuģniecība padomes paziņojums akcionāriem, investoriem un partneriem. Laikā no 2003. līdz 2005. gadam ar atsevišķu Latvijas kuģniecības vadošu darbinieku ziņu ir slēgti kuģu fraktēšanas līgumi ar vairākām offshore firmām. Kuģošanas auditori Moore Stephens ir atzinuši, ka šo darbību rezultātā kuģniecībai ir nodarīti zaudējumi vairāk nekā 35 miljonu dolāru apmērā. Kā atzīst auditori, līgumi starp kuģniecību un dažādām offshore firmām slēgti par pazeminātām cenām. Šie starpnieki visdrīzāk kuģus tālāk izīrēja jau par tirgus cenu, gūstot ievērojamu peļņu. Kā liecina jau veikta izmeklēšana, schēmā iesaistīto offshore kompāniju darbība organizēta Latvijā ar atsevišķu kuģniecības bijušo darbinieku, piemēram, Valēriju Godunova un viņa kolēģu tiešu iesaisti. Offshore kompāniju pilnvaroto personu adrese nereti ir norādīta Rīgā, Doma laukumā 1A. 2005. gadā par minētajām darbībām tika ierosināta krimināllieta, turpinās izmeklēšana. Ir pamats pieļaut, ka par offshore kompāniju bankas konta stāvokli tepat Rīgā tiek informēts arī bijušais kuģniecības padomes loceklis, Pagrīdes oligarhs Oļegs Stepanovs. Ekonomikas policija ir informējusi Latvijas kuģniecību, ka šī krimināla procesa ietvaros tā ir atzīta par cietušo. Policija šo nodarījumu kvalificējusi kā krāpšanu lielā apmērā, par ko draud brīvības atņemšana uz laiku no 5 līdz 13 gadiem.